Kā notiek translācijas process? Pie matricas RNS, kas ir devusies citoplazmā, piesaistās ribosomas mazā subvienība, tā, lai tā aptvertu divus kodonus. Pirmais vienmēr ir starta kodons AUG. Atbilstoši transporta RNS piesaistās matricas RNS starta kodonam. Ribosomas lielā subvienība piesaistās mazajai subvienībai. Starta transporta RNS ievietojas P piesaistes vietā. Nākošā transporta RNS ievietojas A piesaistes vietā. Enzīms, izmantojot ATP enerģiju starp blakus aminoskābēm, izveido peptīdu saiti. Pirmā transporta RNS atbrīvojas no savas aminoskābes un atbrīvo P piesaistes vietu. Otrā transporta RNS ar abām aminoskābēm pārvietojas no A uz P piesaistes vietu. Nākošā sadarīgā transporta RNS pievienojas brīvajā A piesaistes vietā. Izveidojies dipeptīds savienojas ar jaunu aminoskābi, un brīvais transporta RNS atkal pamet ribosomu. Šis process turpinās līdz stop kodonam. Pēdējais transporta RNS tad atstāja ribosomu. Sintezētā aminoskābju virkne, ko mēs saucam par peptīdu, atdalās no ribosomas, un ribosomas subvienības atdalās viena no otras. Olbaltumviela vēl pēc tam iziet cauri rediģēšanas procesam, kā arī tā tiek salocīta pareizajā telpiskajā struktūrā. Olbaltumvielas biosintēzes process ir noslēdzies.